zvana nauda, kamēr zvana nauda, tikmēr pastāstīšu par šo. Diezgan daudzi prasīja, nu ne daudz, bet kā 2 cilvēki, kas notiks ar šo. Šīs iet šodien pēdējā ceļā. Izvadīsim ar godu. Šādi nevarētu būt, jo viņš tiešām neko nevar vilkt, nav spējīgs vilkt, jo viņam iekšā, kamēr Mareks runā pa telefonu, tikmēr tas tur powershits nedarbojās. Un var sakot, sveiciens piderasiem Auto 1, kuri mums pārdeva šo auto un respektīvi, ja jūs gribat normālas mašīnas, nu ne ar garantiju, varbūt teiksim ar garantiju, bet nu ar tā, ka turēsim savu doto vārdu. Ja gadījumā kaut kas, tad griežaties un risināsim problēmas, jo citreiz garantija ir arī, teiksim, jaunam leduskapiem viņi nedarbojās. Tā kā, nu, problēmas mēs risināsim. Bet šis tikmēr ies savā pēdējā braucienā. Cerams, ka jaunajam saimniekam viņš sāks arī ripot. Viņam bija pāris vārdi sakām par šo tur. Var turpināt? Var turpināt par mašīnu ar 4 neitrālajiem. Nevar ielikt 4 neitrālos. Bet katrā ziņā beidzot atvadīsimies no šī Fordiņa, lai viņš meklē laimi citos medību laukos. Kas ir Auto 1? Piderasi. Un šis nebija saskaņots. Kāpēc mums Fords iet ne uz piekami kaut kur virsū? Es teikšu ruturu vārdu. Vai šitas ožs pēc mīnusa? Nē. Gan žēl, mums ir tiesa, mums ir zaudēta. Nu, nevis zaudēta, bet Vācijā iztiesāties bez milzīgiem ieguldījumiem laikam nav iespējams. Un teiksim, ka šo cīņu Auto 1 ir uzvarējis, ja? Arī šādi var pārdot mašīnas.